Lielākā daļa pamesto vietu, kuras mēs apmeklējam, sākas skumji. Šī nebija tāda. Šī sākās kā viena no laimīgākajām mājām, kurās mēs jebkad esam iegājuši. Mēs atradām franču ģimenes māju, kas bija gandrīz pilnībā pamesta. Sienas bija noklātas ar fotogrāfijām, atvilktnes pilnas ar vēstulēm, baleta portreti, reliģiski suvenīri un dīvainā kārtā izbāzti dzīvnieki, kas vēroja no ēnām. Viss šeit liecina, ka šajās sienās tika nodzīvota pilnvērtīga un mīloša dzīve. Un tad, pēkšņi, visi bija prom. Šis ir stāsts par Gaudija ģimeni un vienu mirkli, kas iztukšoja viņu māju. Šī ir ļoti unikāla un īpaša istaba šajā vietā. Un šī istaba stāsta Žana Pola stāstu. Žans Pols bija ģimenes patriarhs, ģimenes tēvs. Un es varēju daudz ko uzzināt caur viņa stāstu, gan par viņu pašu, gan arī par viņa nāvi viņa dzīves beigās. Pie tā es tūlīt nonākšu. Uz mirkli apskatot istabu. Jūs varat redzēt un izveidot savu stāstu par viņa dzīvi. To ļoti skaidri parāda viss, kas šajā vietā ir. Man ļoti patīk lapsa uz galda. Un es domāju, ka man vajadzētu sākt ar pašu pirmo stāsta daļu. Tas bija vēl pirms viņa atnāca uz šo māju. Jūs varat redzēt, ka uz sienas ir attēli ar burāšanas laivām, ar salām kaut kur tālu prom. Un arī šis te šeit. Un arī ģeogrāfijas kartes, kas šajā istabā kalpo kā tapetes un kartes uz sienas tur. Tās daļēji ir saistīts ar viņu iepriekšējo māju. Un viņu iepriekšējā māja atradās 11,000 kilometru attālumā no Francijas, Reiņona salās, kas arī ir daļa no Francijas karaļvalsts, man šķiet, kā jums būtu jāsaka. Vai arī kā Francijas teritorija. Bet tieši tur Simona un Žans Pols dzīvoja 10 gadus, no 1980 līdz 1990 gadam. Viņiem jau toreiz bija bērni. Tātad arī Klēra un Antuāns dzīvoja šajā salā. Un pēc tam viņi pārcēlās uz Franciju un sāka dzīvot tieši šajā ciematā un šajā mājā. Un visticamāk tieši tāpēc visas šīs skaistās gleznas ir atstātas šeit uz sienas, kā atgādinājums par viņu laiku tajā salā. Kas mums te ir? Neliels mākslas darbs. Un viņi atveda lietas no visas pasaules uz šo vietu. Šīs izskatās pēc kaut kā, kas nācis no majiem vai kaut kas no actekiem. Manuprāt, šis izskatās pat nedaudz vairāk pēc actekiem nekā pēc majiem. Dažas lietas šajā telpā vienkārši ir neglītas. Un mums pat ir šis mazais zīmējums. Izskatās, ka to ir zīmējis bērns. Tur ir arī pāris pīles. Tāpēc es īsti nezinu, ko tieši šis vīrietis darīja šajā telpā, bet noteikti tā bija kaut kāda viņa biroja telpa. Man te ir arī šis acīm redzami neīsts polsterkrēsls ar ģerboni augšpusē. Ja tas būtu vēsturisks priekšmets, tas būtu tiešām skaists krēsls. Bet, manuprāt, tas izskatās mazliet bezgaumīgi. Tas izskatās mazliet neīsts un bezgaumīgs, bet tas mūs novada pie nākamās stāsta daļas. Jo šeit lejā var redzēt daudz ģeogrāfijas grāmatu, bet šeit daudz vēstures grāmatu. Un Žans Pols savas dzīves laikā bija vēstures skolotājs. Vēstures un ģeogrāfijas skolotājs. Un viņa sieva savukārt arī bija skolotāja. Viņa valodas skolotāja. Nu, kas mums te ir aizmugurē? Viņa visu savu mūžu mācīja franču un spāņu valodu. Vēl viens diezgan neglīts krēsls. Man šķiet, ka arī manam vectēvam mājās bija tāds pats krēsls. Tā nu tas ir. Un, kad viņš atgriezās Francijā, Žans Pols sāka nodarboties ar medībām. Un tieši šeit sākās notikumi, kas noveda pie viņa bojāējas. Tātad pēc sava laika Reiņona salās Žans Pols 90. gados atgriezās šeit un pa ceļam ieguva jaunu hobiju. Viņš sāka nodarboties ar medībām. Kā redzat šeit pēc lapses uz galda. Bet es lasīju ziņu rakstā par šo māju, ka Žanu Polu sašāva kaimiņu zemes īpašnieks strīda laikā, medību laikā. Un šis ir viens no iemesliem, kāpēc šī māja ir pamesta. Un tas notika ap 2006. līdz 2008. gadu.
jo viņa sieva Simona aizgāja, sakrāmēja savas mantas un pārcēlās uz Ungāriju pie saviem draugiem un ģimenes. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc šī māja šobrīd ir pamesta. Es gan nezinu, kāpēc viņi atstāja šeit visas šīs atmiņas. Tas man joprojām ir noslēpums. Bet mēs zinām, ka tas ir iemesls, kāpēc Simona aizgāja un uz visiem laikiem atstāja šo māju. Viņas bērni, Antuāns un Klēra, visticamāk jau tajā brīdī bija pārcēlušies prom. Tad kurš šeit dzīvoja? Viņu uzvārds bija Gaudī, un mēs kādu laiku pavadījām pārskatot visu, ko viņi bija atstājuši, cenšoties to saprast. Vispirms īsa piezīme. Šis ir tas, ko mēs domājam, ka notika. To mēs salikām kopā no vēstulēm un fotogrāfijām. Tas nav apstiprināts. Tā ir mūsu labākā versija. Tēvs Žans Pols bija vēstures un ģeogrāfijas skolotājs, un varēja redzēt, ka viņš bija cilvēks, kuram patīk būt dabā. Mamma Simona mācīja franču un spāņu valodu, un tieši viņa bija tā, kas saglabāja visas vēstules. Šie cilvēki rakstīja vēstules cilvēkiem visā Eiropā. Mēs pat atradām vienu no meitenes vārdā Roza, kuru viņiem rakstīja no Ungārijas. Viņi pat kādu laiku bija dzīvojuši ārzemēs, Reņona salā, un tieši tur sākās daudzas no šīm draudzībām. Tad bija 2 bērni – Meita Klēra. Visur ir fotogrāfijas, kur viņa dažādos vecumos redzam uz skatuves. Balets, acīm redzot, bija visa viņas dzīve. Un dēls Antuāns audzināts katoļu ticībā. Viņa pirmās komunijas fotogrāfija joprojām karājas pie sienas. Un gadiem ilgi šī vieta bija pilna dzīvības. Grāmatas, mūzika, baleta mēģinājumi, cilvēki nāca ciemos, vēstules pienāca no visurienes. Bet tad ap 2006. gadā Žans Pols sāka nodarboties ar medībām. Viņš gandrīz katru nedēļas nogali pavadīja laukos. Un tur arī viss sāka iet greizi. Viņam izcēlās kaut kāds strīds ar kaimiņiem par medību zemi, un tad kādu dienu medībās viņa nošāva. Oficiāli to nosauca par medību negadījumu, bet šeit apkārt baumas nekad īsti nepazuda. Tagad, zinot Žana Pola stāstu, mēs uzmanīgi virzīsimies pa šo māju ar vislielāko cieņu pret visu, kas šeit atrodas, jo šī ir piemiņa cilvēkam, kurš zaudēja dzīvību, un tas nebija nepieciešams. Kaut kas, ko es nesaprotu, ir tas, kāpēc, ja ģimene zaudēja visu, viņi nepaņēma piemiņas lietas par viņu un arī par citiem šīs mājas iemītniekiem. Piemēram, šī ir Klēras, viņu meitas fotogrāfija, kura arī ir vienkārši atstāta šeit pēc viņu tēva nāves. Vai šis zaudējums būtu bijuši pārāk lieli, lai atgrieztos šajā vietā? Es, protams, nesaprotu, kas cilvēkiem notiek prātā, kad kaut kas tāds notiek, bet jā, tas man būtu izskaidrojums. Ļoti foršs dators joprojām stāv šeit. Droši vien dators, uz kura Žans Pols un viņa sieva Simona darīja visu savu darbu. Franču poēzija. Franču. Viņi bija ļoti izglītoti, augsti izglītoti cilvēki. Viņi cienīja, viņi vēlējās arī no saviem bērniem vislielāko disciplīnu. To mēs varam redzēt arī šajā attēlā šeit ar Klēru, kura tajā laikā bija ļoti cienījama vadošā dejotāja. Es atceros, ka man bija aptuveni tāds pats dators, ko man vecāki nopirka, kad man bija kādi 6 vai 7 gadi, un viņi to man nopirka Aldi par kādiem 2000 eiro tajā laikā. Es domāju, ka tā bija viena no lieliskākajām lietām, ko jebkad esmu saņēmis no saviem vecākiem, jo man ļoti patīk datorzinātnes, un tā es arī tajā iesaistījos. Daudz spalvu manam pāvam šeit. Jā, mājā ir palikuši priekšmeti no Reunionas salas. Var redzēt, ka šeit iekšā mums ir šīs zivis, šīs dziļjūras zivis. Nē, šī pat izskatās pēc piraņas. Un tad šeit lejā mums ir pūši zivs, bet viņi pūši zivi ir pielikuši kustīgās acis, tāpēc, ka bērni to noteikti ir izdarījuši. Manuprāt, tas izskatās diezgan dīvaini. Labi. Visas skāpis ir pilns ar grāmatām. Es skatos, kas tās varētu būt bijušas. Izskatās gandrīz kā automatique de l'air. Tur noteikti ir franču grāmatas, bet tās visas ir enciklopēdijas un tam līdzīgas lietas. Un vēstures grāmatas iespējams no mācībām. Jā, šeit visas ir vēstures grāmatas. Luīs 16. mums ir šeit. Svētais Luīs. Luīs 11. Šis ir par visiem Francijas karaļiem. Un šo Žans Pols lasītu gan savai izglītībai, gan iespējams arī savai baudai. Pat kāza fotogrāfija. Es domāju, ka šeit ir Žans Pols, kā redzam vīrietis uzvalkā.
un tieši blakus viņam visticamāk stāv viņa meita. Tā visticamāk ir Klēra, jo viņa ļoti līdzinās sievietē tajā fotogrāfijā, balerīnas fotogrāfijā tur. Viņš iespējams ved viņu pie altāra, lai izprecinātu. Lielu daļu stāsta es arī uzzinu no šiem dokumentiem šeit. Ir dažas ļoti jaukas vēstules par viņu apmeklējumiem Ungārijā un viņu laiku salās. Un pat kāds šajā vietā ieguva galveno balvu poētikā, jeb poezie, kā to sauc franču valodā. Oho! Es nezinu, ko viņi dara šajā attēlā šeit, bet izskatās, ka viņi šeit kaut ko nokauj. Un tas pat varēja būt uz kādas tropu salas, piemēram, Reunionas salās, kā mēs jau iepriekš runājām. Ļoti forši. Pat šeit augšā mums ir vēl daži izbāzti dzīvnieki, piemēram, šī lapsa. Un tad ir sesks vai zebiekste. Man ir ļoti grūti atšķirt šos divus dzīvniekus. Es domāju, ka šis izbāznis ir ļoti labi izgatavots. Un tad pūce ar izpastiem spārniem šeit augšā. Tas ir neticami. Vēl viens no tiem neglītajiem krāsliem šeit stūrī. Jā, atvainojos, man tas vispār nepatīk. Milzīgā centrālā Francija. Šī ir Francijas ģeogrāfija ar visiem kalnu masīviem un visu pārējo. Vēl pāris. Šeit augšā ir izbāzti dzīvnieki. Ak, Dievs, paskaties te iekšā. Šī bilde ar suni ratiņkrēslā. Es lasīju vēstulēs, ka viņiem bija daudz suņu, un ka viņiem suņi bija visu mūžu. Un viņi arī rakstīja vēstules saviem draugiem par suņiem, kas viņiem bija mājās, un par to, vai tiem vēl klājās labi. Un dažreiz viņi runāja par to, ka suņi ir aizgājuši mūžībā, un tad viņi iegādājās jaunus suņus. Šīs bildes arī ir tiešām foršas. Kastaņetes no Spānijas. Kā redzat, viņi ceļoja pa visu pasauli un atveda visādas lietas. Šeit stāv ļoti interesants akmens. Wow! Un pat šī bilde. Dāmas starp kaktusiem. Arī tas ir ļoti stilīgi. Tur pa vidu ir jauns zēns. Un šī istaba mums jau tik daudz pastāsta par šīs ģimenes vēsturi. Bet tagad mēs iesim cauri šai mājai un parādīsim jums vēl vairāk no šo cilvēku dzīves. Es gandrīz nomiru tur, ejot pāri tam podam. Labi. Tas mūs noved uz šīs mājas gaiteni. Un vau, šo es vēl neesmu redzējis. Tam noteikti jābūt Klēras vai Antuāna mazbērnam. Šis ir diezgan jauns attēls. Un viņai tur mugurā ir spāņu tērps. Es nezinu, kāds ir šī tērpa precīzs nosaukums. Tas ir diezgan skaists. Bet no šejienes mēs dosimies uz šīs mājas virtuvi. Un šī ir ļoti tipiska franču virtuve, kā redzat. Un tā mums pastāstīs vēl vairāk par šo cilvēku stāstu. Un kas šie cilvēki bija un ko viņi darīja savā dzīvē? Oho! Man tiešām ļoti patīk šīs franču virtuves. Tumšais kokste. Paskatīsimies, vai viņi arī šeit visu atstāja. Visa tā pasta joprojām kārtīgi sakrauta burkās. Visas garšvielas un viss pārējais būtībā vienkārši atstāts pēc tam, kad Žana Pola kungs aizgāja mūžībā. Jā, tas tiešām ir traki. Pat lēnās gatavošanas katls un viss pārējais joprojām stāv šeit uz plīts. Ir skaidri redzams, ka šeit neviens nav bijis jau kādus 20 gadus. Viņi arī neatgriežas šajā vietā atmiņa dēļ. Viņi vienkārši vairs nevēlas šeit būt. Ak, Dievs! Visa virtuves skapīša satura. Joprojām pilns ar visu. Vai viņiem šeit uz plīts ir kāda pēdējā maltīte? Nē. Ak, tur vēl ir sacepums iekšā. Labi. Oho!
Es domāju, ka tas ir tikai zīmējums, bet izrādās, ka tā nav. Un šeit tu arī vari iziet ārā uz kaut kādu terases zonu. Paskatīsimies. Ārā ir ļoti gaišs. Iekšā ir augsts, bet ārā ir ļoti silts. Hei, paskaties uz šo! Šeit uz letes mēs redzam divus miesnieka nažus. Un, protams, kad Žans Pols nomedīja dzīvnieku, viņš to atnesa šeit iekšā. Bet es ieraudzīju šo attēlu, kas man šķita ārkārtīgi aizraujošs. Acīm redzot, šis nav dzīvnieks, kur viņi nomedīja, bet gan vienkārši nokāva. Un šis ir attēls ar cūku, kas gulēja aptuveni tieši šeit. Var redzēt tieši šeit, kur tas gulēja, un šeit, šīs maisaimniecības virtuvē, tika nokauts šis dzīvnieks. Šis attēls mani pilnīgi aizrāva. Oho! Un šeit ir arī kalendārs ar 2008. gada datumu tur. Un es atcerējos un nodomāju pie sevis 2008. gads. Tas taču nav tik sen. Tas būtībā bija pirms 20 gadiem. Laiks skrien tik ātri. Jo vecāks es kļūstu, jo ātrāk, manuprāt, laiks skrien. Mazliet svētā ūdens šeit stūrī. Vai leduskapī vēl kaut kas ir palicis? Nē, leduskapis ir tukšs. Un tad mums ir šeit kamīns. Šis ir tik foršs kamīns. Wow, akmens mūrējums. Ar plīti šeit, joprojām katls virsū. Šobrīd viss ir pilnībā klāts ar zirnekļu tīkliem. Un, protams, vēl vairāk bilžu. Un te atkal tie spāņu deju priekšnesumi ar kastaņetēm. Man vajadzētu sameklēt, kā šo deju sauc. Bet tas mums arī nedaudz vairāk pastāsta par mātes vēsturi, par Simonu Gaudī. Un Simona Gaudī bija franču un spāņu valodas skolotāja. Un viņa droši vien bieži apmeklēja Spāniju, vai arī viņai bija kādas saites ar Spāniju. Un tieši tāpēc viņa skolā mācīja spāņu valodu. Jā, spāņu valodu. Kā arī tāpēc mēs visā mājā redzam Spānijas vēsturi un suvenīrus no Spānijas. Daudzas lietas šādās mājās sāk iegūt jēgu, ja paskatās mazliet dziļāk. Tur joprojām palicis plēšas. Un man jāsaka, ka šis stūris šeit, šis iekārtojums šeit, man pat izskatās nedaudz vācisks. Vairs neizskatās tik franciski. Un tad malka zem kamīna šeit. Es arī skatījos uz šo sienu šeit. Un es redzēju šo ar suņiem vai ar suni. Tas ir diezgan forši. Tas droši vien ir viens no viņa suņiem. Tam mutē ir mīkstā rotaļlieta vai īsta pīle. Man tas izskatās vairāk pēc īstas pīles nekā pēc mīkstās rotaļlietas. Paskaties uz to. Ļoti lepni nāk parādīt, ko viņš ir dabūjis. Un tas ir attēls vai glezna ar pilsētu, kurā mēs šodien atrodamies. Vēl daži artefakti. Šis bija tas, ko jūs redzējāt fonā tajā attēlā, kur notika cūkas kaušana. Wow! Ļoti forša virtuve, jāsaka. Bet tagad visi ir pienācis laiks doties uz viesistabu. Un tā ir diezgan iespaidīga istaba. Labi. Paklājs burtiski aiztur durvis, tāpēc man ir jāizspiežās cauri šaurai vietai, lai tiktu šajā istabā. Ak, mans Dievs! Jā, es domāju, ka šajā istabā jau labu laiku neviens nav bijis. Paskaties uz istabu, kurā mēs šobrīd atrodamies. Manuprāt, šķiet, ka šo noteikti ir veidojis vēstures skolotājs un valodas skolotājs. Un es jums parādīšu, kāpēc. Katrs skapis ir diezgan vēsturisks. Jūs varat redzēt, ka šeit mums uz skapja ir izgrebts bruņinieks. Es ticu, ka katrs priekšmets šajā vietā nav īsta senlieta. Tie visi ir antikvāru priekšmetu replikas. Šie cilvēki nebija ārkārtīgi bagāti. Viņi bija vienkārši parasti franči, ar parastiem darbiem, piemēram, jā, viņi bija skolotāji. Bet viņi dzīvoja ļoti pilnvērtīgu dzīvi.
Un viņi vēlējās iekārtot savu mājokli ļoti autentiskā veidā, ar visām šīm mēbelēm. Apskatīsimies, kas mums šeit ir. Tas joprojām ir pilnībā piepildīts. Ar visām šīm glāzēm. Paskaties uz pelējumu, kas ir šī skapja aizmugurē. Man nevajadzētu to turēt atvērtu pārāk ilgi. Bet visas viņu dārgās glāzes un viss pārējais joprojām ir šeit. Pat šīs lampas vāciņš ir pilnībā pārklāts ar pelējumu. Tas ir pretīgi. Un bilde visticamāk ar viņu mazbērniem, kā redzat. Kas tas bija? Pat pāris viņa pulksteņu ciparnīcas ir palikušas šeit. Kāds noteikti šajā mājā ir glaznojis. Tur nav paraksta. Paskaties uz šo soliņu šeit apakšā. Tas parasti ir kaut kas tāds, ko tu liktu mājas koridorā. Tu vari to atvērt, un tad tas ir pilns ar žurnāliem. Un tad ēdamzona. Mājā. Skaista lustra karājas tur augšā. Es domāju, ka viņi ieguva šos krēslus kopā ar pārējiem, jo tie ir izstrādāti tieši tādā pašā stilā. Visticamāk, arī tie bija replikas. Un es domāju, ka visu mēbeļu komplektu viņi ieguva uzreiz. Jūs varat arī redzēt, ka pilis un lauvas ir iegravētas šeit uz ādas apdares. Un arī šeit. Tas noteikti ir kaut kas, ko sev izvēlētos vēstures skolotājs. Tātad ar 4 cilvēkiem. Antoāns, Klēra, Žans Pols, Simona. Visi šajā mājsaimniecībā. Man jāsaka, tas patiesībā ir diezgan jauks lustras. Bijušais eļļas lukturis. Pārvērsts par lustru. Jā, mēs iepriekš arī redzējām attēlu ar izjādi. Tas varēja būt arī kaut kas, ko šīs mājas ģimene darīja. Daži augi. Daži putni ir ielīmēti šeit. Wow! Ak, šie skapīši! Paskaties uz tiem! Turpat ir ģērboņi ar ķiverēm. Un paskaties uz šo! Wow! Tas ir diezgan iespaidīgi. Pat visas tās šķīvja. Tā. Simona, viņa vienkārši atstāja šo vietu un pārcēlās prom no šīs mājas tik ātri, cik vien spēja, pēc tam, kad uzzināja savu vīra stāstu, pēc tam, kad uzzināja, kas ar viņu notika. Apakšā pat ir ķepas. Skapīti balsta ķepas, kā redzat. Un vēl daudz vairāk suņu. Arī šajā attēlā. Vēl viens glaznojums – klusā daba, ziedi. Bet šis? Šis ir lielisks. Neesmu pārliecināts, vai šī ir Klēra vai Simona, bet šī noteikti ir viena no abām. Un šajā attēlā var redzēt viņu aizrautību ar dzīvniekiem. Īpaši suņiem. Viņi rakstīja par tiem. Viņiem vienmēr bija suņi, visu mūžu. Un jā, tas bija kaut kas, kas viņiem tiešām patika. Un fosilijas. Arī fosilijas. Šis ir fosilijas à travers le monde. Šeit rakstīts pasaules fosilijas. Tas droši vien ir kaut kas, ko viņi savāca. Viņiem šeit bija šī vitrīna, kas bija pilnībā piepildīta ar fosilijām un suvenīriem no dažādām pasaules vietām. Tik skumji, ka nekas no tā nav paņemts. Paskaties uz šo. Šeit pat virs televizora ir karaoke komplekts. Wow! Tie ir diezgan labi mikrofoni. Protams, mikrofoni, kā redzat. Tātad kāds šajā mājā, vai arī viņi vienkārši kopā ar ģimenes locekļiem, dziedāja karaoke un varēja redzēt, ka šie cilvēki bija patiešām laimīgi cilvēki un dzīvoja ļoti labu dzīvi.
Visa aparatūra joprojām tur atrodas, pat VHS kasetes. Vēsturiskas filmas. Acīm redzot, vēsturiskas filmas. Un tad arī ķīniešu stils kapītis. Atkal neesmu pārliecināts, vai šis ir īsts vai viltots. Viena lieta, ko es tikko pamanīju arī šajā viesistabā, ir šis suns šeit. Un šis ir tas pats suns, ko mēs redzam Žana Pola istabā video sākumā. Šis ir suns ratiņkrēslā. Un šeit mums ir vēl viens suns attēlots uz šīs vietas sienas. Ak, wow! Šī bilde visticamāk ir tā no gaiteņa, kur redzama dāma kleitā. Un te mums ir dīvāns, kur ģimene vakaros sanāca kopā un apsēdās. Tik skaisti. Šeit viss ir aizaugis. Paskaties uz priekšdārzu. No tā vairs daudz nav palicis. Tātad, kā mēs teicām, Žana Pola vairs nebija. Nošauts laukos, kas oficiāli tika norakstīts kā medību negadījums. Un priekš Simonas ar to viss bija beidzies. Viņa vairs nevarēja palikt šajā mājā. Katrā istabā šeit bija viņa klātbūtne. Tāpēc viņa izdarīja ko radikālu. Viņa pilnībā pameta Franciju. Izmantojot tās draudzības, kas bija izveidotas pirms gadiem, viņa paņēma Klēru un Antuānu un pārcēlās uz Ungāriju, sākot viņu dzīvi no jauna, no nulles. Un māja tā vienkārši tika atstāta. Gandrīz nekas netika paņemts līdzi. Baleta fotogrāfijas joprojām ir uz sienām. Vēstules joprojām ir savos atvilknēs, un medību trofejas no tās pašas aizraušanās, kas iespējams maksāja Žanam Polam dzīvību, joprojām sargā šīs telpas. Mums tieši tas liek šai vietai palikt atmiņā. Tā nav māja, kas pamazām nomira. Tā ir laimīga māja. Sastingusi tieši tajā brīdī, kad tā tika iztukšota. Vienā bezjēdzīgā pēcpusdienā laukos visa ģimene pazuda. Labi, tagad dosimies augšā. Un paskatīsimies, ko mēs varam atrast šīs vietas guļamistabās. Vai varam iedziļināties viņu stāstā? Dzīvnieki bija tik liela viņa dzīves daļa, pat šeit, kāpņu telpā. Šeit stāv vesels akvārijs. Par laimi tas ir pilnībā iztukšots, un tur nav nevienas beigtas zivtiņas. Bet jā, šeit ir vesels akvārijs, un vēl vairāk pāvas palvu. Gaiss šajā mājā ir ļoti sastāvējies, un man tiešām šķiet, ka man šeit nevajadzētu uzturēties pārāk ilgi. Tas nav īpaši patīkami, un man arī mute šeit ļoti izžūst. Tā kā var noteikti just, ka ģimene šeit nav bijusi jau ilgu laiku. Pie sienas šeit mums ir kāzu bilde, un šī varētu būt Klēra vai atkal Simona. Bet es domāju, ka šī varētu būt Klēra. Vēl viena viņa bilde, kurā viņa dejo, kā redzat. Un šeit uz sienas mums ir vēl viena skaista bilde. Tas ir lieliski. Droši vien tās ir bērnu kāzu bildes. Antuāns un Klēra, abu viņa fotogrāfijas ir izvietotas šeit pie mājas augšstāvu sienām. Mani uzreiz piesaista šī istaba šajā mājā. Šī ir patiešām skaista istaba, kā redzat. Un izskatās, ka tā ir istaba, kurā kādreiz gulēja bērns, vai varbūt pat mazbērns. Šīs istabas sienā ir jaunākas meitenes bilde, un tas visticamāk liecina, ka šī bija vienas no mazbērniem istaba, kas laiku pa laikam atbrauc ciemos pie ģimenes. Pat viņu lelle un viss pārējais ir atstāts šeit. Man ļoti patīk mazais baldahīts, ko viņš šeit izveidojuši virs gultas. Jāsaka, ka tas ir diezgan franču stilā. Tas ir vienkārši skaisti. Bet gulta joprojām ir saklāta, un viss pārējais arī. Nē, šeit nav nekā īpaši interesanta. Wow, šīs bildes ir lieliskas. Ak, tas ir skaists glaznojums.
1971. gads. Ak, Dievs, tas ir vecs. Šajā vietā ir palicis daudz lietu. Šajā vietā ir palicis pārāk daudz lietu. Šis ir. Hei, paskaties uz šo. Nāc, paskatīsimies, padalīsimies uz brīdi. Vai tev vajag redzēt šo te? Šīs ir visas krāsas, ar kurām viņi ir krāsoti. Tātad mēs noteikti varam secināt no tā, ka kāds šajā mājsaimniecībā ir glaznojis dažus no šiem attēliem vai glaznām, ko mēs redzam šajā vietā. Labi. Un šeit mums ir vēl viens, kas ir tik skumjš. Jūs varat redzēt suni ratiņkrēslā šeit. Šeit viņš vēl joprojām staigā apkārt. Un tad iespējams ar viņu kaut kas notika. Un viņam nācās pārvietoties ratiņkrēslā, kā jūs varat redzēt šeit. Joprojām spēlējas ar to otru suni, kuru mēs redzējām iepriekš, ar pīli mutē. Ak, tas ir tik skumji. Vēl pāris. Lietas, ko šis bērns šajā istabā ir atstājis. Pat visas tās drēbes. Oho! Labi, un tagad mēs atkal esam gaitenī šeit. Šajā pusē mums ir arī vannas istaba. Un šajā vannas istabā, jā, pat viss ir atstāts šeit, ieskaitot visus viņu šampūnus, mata fēnus. Tas nozīmē, ka viņi neko no šīs vietas nepaņēma un visu atstāja šeit. Gandrīz nekas netika paņemts. Labi, nākamā istaba šajā īpašumā. Ak, paskaties uz šo! Šis ir attēls ar Klēru viņas baleta tērpā, kā redzat. Wow! Un šī noteikti toreiz bija Klēras istaba. Šeit viņa izskatās kā pusaudze, sasien kurpes un gatavojas uzstāšanās brīdim. Un šī iespējams ir viņa, kad viņa piedalījās savā pirmās komunijas ceremonijā. Wow! Atvainojiet, ja es dažreiz šeit samulstu vai aizķiros ar vārdiem, jo, kā jau teicu iepriekš, gaiss šeit ir ārkārtīgi sauss. Visa viņu apģērba joprojām ir šeit skapī. Pilnīgi traki. Mēs pat redzam šeit uz sienas fotogrāfiju ar Antuānu. Visticamāk, arī viņš piedalās savā komunijā. Un kas man šajā mājā tiešām patīk, ir tas, ka, lai arī vēsturiskās iezīmes nav īstas, piemēram, šie aizskari un viss pārējais, dažās vietās tie joprojām ir ļoti skaisti. Karnīze šeit uz griestiem. Ļoti jauki. Un pat neliels tualetes galdiņš. Dažas ģimenes bildes vēl palikušas. Tas noteikti ir Žans Pols. Un tie noteikti ir Simona un Žans Pols kopā savas meitas kāzās. Tas ir lieliski. Man tiešām patīk šī bilde, un tā daudz pasaka par šīs ģimenes stāstu. Viņi ļoti cieši saistīta ģimene, un viņi patiešām mīlēja viens otru, kā var redzēt šajā bildē. Wow! Un arī uz sienas ir jaunā bērna bilde. Labi, tagad ieejam šajā istabā. Man šķiet, ka šī istaba agrāk bija mājas galvenā guļamistaba. Jā, šī noteikti ir šīs vietas galvenā guļamistaba. Vieta, kur Žans Pols un Simona gulēja kopā, dzīvoja kopā un mīlēja viens otru. Tas pats krēsls ir tas, kas stāv viņa darba istabā lejā. Labi, tiešām forši. Ak, Dievs, paskaties uz šo gleznu, kas te guļ uz skapja augšas. Vīrietis, kurš vada automašīnu mājas iekšpusē, pat ar vējstiklu. Šī ir īstā mobilās mājas definīcija. Šis ir kempers, bet tiešām īsts kempers. Oho, tas ir forši. Un tad, ak, wow, Simino, tu burtiski vari redzēt, ka Simona atstāja visas savas drēbes šeit, kad viņa pameta šo vietu. Visas viņas drēbes joprojām ir šeit. Tātad, kad viņa devās uz Ungāriju, viņa pat nepaņēma savas drēbes. Es pat nedomāju, vai viņa tiešām devās uz Ungāriju.
Jo jā, es neesmu 100% pārliecināts par šo stāstu, bet ir norādes, kas liecina, ka viņa devās uz Ungāriju pēc tam, kad viņas vīrs nomira. Bet man būs jāveic vēl nedaudz pētījumu, kad atgriezīšos mājās. Tas ir traki. Pat čemodāni un viss pārējais joprojām tur ir atstāts. Šai pēdējai istabai kāds ir izlauzis visu durvi daļu, bet durvis vēl nav atvērtas. Tāpēc mums ir jāielien cauri. Labi. Forši. Labi. Oho. Oho. Labi. Ļoti zila istaba. Šī izskatās pēc zēna istabas. Šī varētu būt pat Antuāna istaba. Tāpat kā tad, kad viņš vēl šeit dzīvoja. Tam noteikti bija jābūt ļoti, ļoti sen. Labi. Tātad jā, šajā istabā nav pārāk daudz ko parādīt. Bet šajā istabā var redzēt mājas skaisto uzbūvi. Tas ir ļoti jauki. Paskatīsimies, vai viņa apģērbs joprojām ir šeit skapī. Skapis ir aizvērts. Tas ir ļoti dīvaini. Wow, cik savāda un interesanta māja vienlaikus. Cik skumjš un traģisks stāsts par šo ģimeni. Un es tiešām ceru, ka Simona, Klēra un Antuāns ir kārtībā un atrodas kaut kur drošībā. Un jā, viņi vienkārši atstāja visu šo vietu aiz muguras. Tas ir ļoti spocīgi, biedējoši. Tajā pašā laikā skaisti. Un tā tas ir ar izpēti, un tādi ir šie stāsti. Un es vēlos pateikties jums, ka šodien bijāt šeit kopā ar mani, izpētījāt šo vietu kopā ar mani. Un es arī pamanīju, ka apmēram 70% cilvēku, kas skatās kanālu, nav abonējuši. Ko jūs darāt? Ejiet lejā, ritiniet uz leju, pārslidiet uz leju, nospiediet to pogu. Ko jūs gaidāt? Tas ir bez maksas, un tas ir labākais veids, kā atbalstīt kanālu un palīdzēt šiem video sasniegt cilvēkus visā pasaulē. Lielas paldies visiem, kas skatījāties šo video. Un tiekamies nākamnedēļ citā lieliskā sērijā. Atā! Mīlu jūs!